Sveiki, mans vārds ir Maija Rieksta-Riekstiņa, un es esmu podkāsta Brokastis ar gurķiem uz acīm autore. Es esmu izveidojusi arī savu kosmētikas zīmolu Vegan Fox, kas radās pirms 8 gadiem, kad mēs ar savu vīru nolēmām dibināt ģimenes uzņēmumu. Pēc tam, kad es biju nostrādājusi gandrīz 20 gadus citā sfērā, bankā un telekomunikācijās, kad bija tā sajūta, ka gribās savā dzīvē darīt kaut ko jēgpilnu, kaut ko paliekošu un ar savu darbu palīdzēt arī citiem. Un tas iepriekšējais darbs bija ļoti foršs, jo es to biju izmācījusies, taču tā rutīna nebija priekš manis, man gribējās kaut ko radošu. Un es arī pēc sava horoskopa un pēc astroloģijas esmu vairāk tāds cilvēks, kuram gribās citiem palīdzēt. Un visu laiku ir vajadzīga sajūta, ka es esmu kādam noderīga, un tad man likās, izveidojot šo kosmētikas zīmolu, es varu palīdzēt gan sievietēm parūpēties par sevi, radot tiešām labus un foršus un dabīgus produktus, gan arī palīdzēt dzīvniekiem. Kā jau nosaukums Vegan Fox parāda to, ka mēs iestājamies gan par dzīvnieku tiesībām un piedalāmies dažādās dzīvnieku aizstāvības aktivitātēs. Mēs arī atbalstam dzīvnieku patversmes un veicam dažādus ziedojumus un arī neiekļaujam savu produktu sastāvā neko no dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļām. Ideja par savu podkāstu man radās tādēļ, ka es vēlos iedvesmot sievietes parūpēties par sevi ikdienā, parūpēties arī par apkārtējo dabu, par dzīvniekiem un arī pastāstīt to, ka tas nemaz nav tik sarežģīti un parādīt ar dažādiem piemēriem un iedvesmot ar mūsu ikdienas stāstiem par to, kā mēs to darām savā ģimenē vai kā to dara mūsu draugi. Un šodienas raidījums būs par 3 sievietēm, kuras ir dažādās dzīves pieredzes kategorijās, kuras ir dažādos vecumos, taču viņām visām ir kaut kas kopīgs. Un tas ir izpratnes trūkums par pareizu sejas ādas kopšanu. Un es ikdienā tiešām saņemu diezgan daudz jautājumus un līdzīgus problēmu aprakstus par to, kā pareizi ko darīt un par to, ka ir neziņa. Un visām šīm situācijām ir tādas kopīgas iezīmes, tādēļ es izvēlējos šos 3 stāstus, kas parāda tādus tipiskākās problēmu situācijas. Un tāda neziņa un nepareiza rīkošanās bieži vien noved pie tā, ka āda tiek sabojāta, un tad tas ir jārisina pie kosmetologa vai pie dermatologa. Un tās kopīgās lietas ir tādas, ka vai nu tiek darīts krietni par daudz, vai tieši otrādi par maz un vispār par sevi tiek aizmirsts tādā ikdienas pienākumu priekšā, vai arī tiek pieļautas kļūdas tieši nezināšanas dēļ. Un jauniešiem diezgan tipiski ir tāda ietekmēšanās no sociāliem tīkliem, kad viņi pārāk personiski uz sevi attiecina visus ieteikumus par dažādiem brīnumu līdzekļiem un agresīviem līdzekļiem, kas tiešām var novest pie ādas sabojāšanas. Un šeit es teiktu, ka vietā ir teiciens labāk ir mazāk, vai angliski tas skan less is more, jo tad, kad ir šaubas par to, kā labāk darīt, tad tiešām labāk ir mazāk. Un pirmais stāsts man ir tāds īpaši personisks un sāpīgs, jo arī mūsu ģimenē ir 4 pusauģi, un stāsts ir par 16-gadīgu meiteni, tādu mazliet kautrīgu un gariem skaistiem tumšiem matiem. Un viņa bija izdomājusi, ka viņai ir jālieto koncentrēts līdzeklis retinols. Un kad es viņai jautāju par to, kādēļ tu tā izdomāji, kādēļ tu to lieto, viņa man stāsta, ka viņa tiktu kā ir redzējusi ieteikumu, ka retinols ir ļoti laba lieta pēc aknes rētām. Un es jautāju, kādēļ tu domā, ka tev ir akne, jo viņas tādā vizuālajā izskatā nekas par to neliecināja. Un viņa bija izdomājusi, ka viņai bija uzmetušās dažas pumpas. Jā, tiesa, gan pēc laika viņas bija nogājušas, bet viņa izdomājusi tātad pumpas, tas nozīmē akne. Un tad viņai ir jārīkojas atbilstoši tam, ka viņai ir akne. Sanāk, viņa bija nepareizu līdzekli izvēlējusies savai problēmai. Un
Kas viņai bija jādara patiesībā? Viņai pilnīgi pietiktu ar to, ka viņa izvēlētos kādu līdzekli, ko uzsmērēt tieši uz pumpas, kas noņem to iekaisumu, kas nomierina ādu un negribas kņudināt to vietu. Un varbūt, ja tās pumpas ir vairāk un atkārtojās, tad vēl pievienot kādu attīrošo līdzekļu ar antibakteriālu iedarbību. Un papildus es vienmēr iesaku, ja ir izsitumi, tad padzert vairāk ūdeni. Tas mums visiem noder, ādas veselībai ūdens ļoti noder. Un pusauģiem tipiski ir samazināt arī neveselīgu pārtiku, kas tomēr veicina tos iekaisumu veidošanos. Un viņai pilnīgi ar to pietiktu, taču viņa bija izvēlējusies tādu diezgan agresīvu līdzekli, un sākās ādas lobīšanās, un āda palika sausa. Un, jāpiebilst, ka retinols ir labs līdzeklis, tikai viņš ir jālieto atbilstoši vecumam un atbilstoši ādas problēmām. Un šeit tas bija pilnīgi nevietā un nevajadzīgi. Es ik pa laikam saņemu izmisušu mammu jautājumus par to, ko darīt, ja pusauģi pārāk ietekmējās no sociālo tīklu ieteikumiem un neņem vērā to, ko mamma saka. Tad es šeit varu ieteikt ka tas, kas uz mani ir darbojies, parādīt kādas ļoti iespaidīgas bildes vai video ar sabojātām ādām, vai vēl labāk aizvest savu pusaudzi pie kosmetologa, kurš pastāstīs tādus pamatlietas, pamatnoteikumus ādas kopšanai un novērtēs konkrēti tavu ādu, pusauģu ādu un iedos speciālus ieteikumus. Un mēs zinām, ka pusauģiem labāk patīk tomēr ņemt vērā speciālistu ieteikumus, nevis to, ko saka mamma, un tas ir tiešām dabiski. Un es saviem bērniem rādu vispirms ar savu piemēru. Protams, man tas ir vieglāk, jo tā ir mana ikdiena, tomēr es uzskatu, ka tradīcijas un ieradumi veidojas ģimenē, un tas ir tāds pats labākais, ko mēs saviem bērniem varam iedot. Un vēl par tādu informācijas filtrēšanu mēs ļoti daudz runājam, par to, ka to, kas ir internetā, labāk to uztvert ar tādu skepsi un aizdomām, nevis ar tādu paļāvību un piekrišanu visam, jo nav tādu brīnumu līdzekļu, kas atrisina visu tagad un tūlīt, un kas der pilnīgi visiem vecumiem, visām ādas problēmām. Tālāk būs stāsts, kas ir diezgan izplatīts un par ko es saskaros visbiežāk. Tas ir, pie manis vērsās māmiņa ar 2 bērniem, kura gribēja pēc bērnu kopšanas atvaļinājuma atgriezties darbā. Viņa ir skolotāja no Ogres, un, protams, ka viņa gribēja skolēnu priekšā izskatīties labi. Taču viņai bija kompleksi par to, kāda ir viņas āda. Viņas sejai bija tādi sarkani, niezoši izsitumi. Un tad mēs sākām jau sīkāk runāt par to, ko viņa dara ikdienā, kādus līdzekļus lieto, cik bieži, kādā secībā. Un es sapratu uzreiz jau, ka viņai iztrūkst pirmais pamatsolis, viņa ādu vispār neattīra. Viņa stāstīja, ka viņa varbūt to dara vienreiz nedēļā, ja ieiet pirtiņā. Tad iztrūkst pats pamats ādas kopšanā, ādas attīrīšana. Viņa lieto sejas serumu un sejas krēmu ar SPF, kas ir ļoti labi, ļoti pareizi. Tikai tas nekur neder, ja tas tiek likts virsū uz neattīrītas ādas, tad mēs tā kā sanāk, ka liekam tādas kārtas uz neattīrītas ādas, un poras aizsprūstojās, un tad ir viegli rasties iekaisuma procesiem. Tas, ko viņai vajadzēja darīt, principā pavisam vienkārši ieviest ādas attīrīšanu kā pirmo soli, un ir pilnīgi vienalga, kādu līdzekli tu izvēlies, vai tas ir sejas putas, vai tas ir kāds sejas pieniņš, vai tas ir kāda attīrošā želeja, vienalga, bet šis solis ir pats svarīgākais, jo, ja mēs runājam par tādiem pamatlietām sejas ādas kopšanā, tad ir jāievēro 3 soļi. Ir ādas attīrīšana, ādas tonizēšana un ādas mitrināšana. Un, ja iztrūkst tas ādas attīrīšanas solis, tad nevar neko likt virsū, jo tam nav nekāda jēga, jo šie produkti vienkārši nevar ādā iesūkties. Un es diezgan bieži saņemu tādus iebildumus par to, ka, priekš kam tad man tur attīrīt ādu, es taču vispār šodien nebiju ārā, es šodien vispār neko neuzkrāsojos, ko tad es tur attīrīšu, tur nav ko tīrīt.
tad es saku, jā, tomēr arī tad ir 2 reizes dienā jātīra āda, jo pa dienu mēs nedaudz svīstam un ādas sebums izdalās nepārtraukti. Un jau uz tiem sviedriem un tā sebuma mēs virsū vēl klājam kaut kādus līdzekļus un nedodies vēl dekoratīvo kosmētiku, tad āda nevar pelpot un rodas tāds tā kā siltumnīcas efekts, kur baktērijām ir forši savairoties, viņas tur tusējās, un mēs vēl uzliekam kādu dekoratīvo kosmētiku virsū, tad tusiņš ir vēl lielāks, un ja tā attīrīšana nenotiek tādā ilgākā laika posmā, tad, protams, ka dabiski rodas iekaisuma procesi, āda nevar pelpot, sāk izmesties izsitumi, sarkani pleķi, citiem āda paliek tāda pelēcīga un neveselīga. Tā kā, principā, izlaižot šo pamatsoli ādas attīrīšanu, mēs tā kā nodaram paši sev pāri, jo neatīrot tādu mēs nevaram iedot viņai to visu labo, ko mēs liekam pēc tam virsū. Vienkārši nav iespēja tiem produktiem iesūkties ādā. Un pirms 2 dienām es tikos ar kādu dāmu, kas ir manā vecumā, mazliet pāri 40, un viņa bija diezgan sašutusi par to, ka ādas kopšana izmaksā ļoti dārgi, un viņai likās, ka tā ir tāda kārtīga naudas izspiešana. Un mums tā diskusija izvērtās tāda diezgan asa, un tā kā es to dāmu pazinu personīgi, tad es palūdzu, lai viņa man parāda tad tos līdzekļus, ko viņa ir iegādājusies, jo es automātiski iedomājos, ka viņa droši vien ir sapirkusi kādus dārgus kosmētikas zīmolus, un tad viņa tā kā nesniedz to vajadzīgo efektu. Un tad viņa ieradās pie manis, un es nepārspīlēju, viņa tiešām atnesa veselu maisu ar līdzekļiem sejas kopšanai. Un es nerunāju par dekoratīvo kosmētiku, tie bija tikai sejas kopšanas līdzekļi. Un es tagad jums nolasīšu visu, ko viņa lietoja katru dienu no rīta un vakarā. Sejas pieniņu, sejas putas, toniku, sejas serumu, mitrinošo krēmu, pretiekaisumu krēmu, līdzekli pret pigmentāciju, anti-age krēmu un vēl SPF krēmu no rītiem. Tie ir 9 līdzekļi, ko liekam mēs pēc kārtas uz savas ādas. Tas tiešām ir krietni par daudz. Un nevajag sev tā darīt pāri, jo tad tiešām var piekrist, ka tā ir tāda naudas izšķērdēšana. Tas, ko viņai vajadzēja darīt, patiesībā šeit der tas teiciens, ko es teicu sākumā, ka mērenība ir visā, less is more, jo patiesībā mums vajag 1 līdzekli ādas attīrīšanai, varbūt 2, ja tu lieto dekoratīvo kosmētiku, 1 tonizēšanai un 1 mitrināšanai. Un tad, ja tev ir vajadzīgs attiecīgā vecumā risināt kādu problēmu vai ir kāda ādas problēma, kas ir jārisina, tad mēs varam pievienot vēl 1 vai 2 līdzekļus. Tad 5 līdz 6 līdzekļi ir maksimums, ko katru dienu vajadzētu lietot savai ādai, jo, ja mēs lietojam pārāk daudz, tad tā ir pārāk agresīva iedarbība uz sejas ādu, un sejas āda vienkārši nespēja uzsūkt tik daudz līdzekļus vienu pēc otra. Un šai sievietei bija tā doma tāda, ka viņa negribēja kaut ko nokavēt no dzīves. Viņai likās, ka viņai ir jāizskatās labi tagad un tūlīt, un ka šie daudzie līdzekļi viņai sniegs to efektu, to mierinājumu. Tas bija vairāk tāds no malas uzspiests tāds viedoklis, ka ir jābūt ļoti labā izskatā, ļoti labā formā, un tāds varbūt no sociālajiem tīkliem, varbūt no ģimenes. Bet tas bija tāda viņas sajūta, ka darot ļoti daudz ar dārgiem produktiem, viņa panāks to efektu, bet sanāca tomēr defekts, jo āda tomēr nespēja uztvert visus šos kosmētikas līdzekļus. Tāpat kā visās citās jomās, arī ādas kopšanā es iesaku tomēr sākt ar pamatlietām. Kā jau mēs runājām, tā ir vispirms ādas attīrīšana, tad tonizēšana un mitrināšana, kas ir svarīgi. Tas ir jādara atbilstoši savam ādas tipam un atbilstoši savam vecumam. Un, kā jau mēs runājām, ka nedrīkst slinkot un nedrīkst arī pārspīlēt par daudz. Un, ja tomēr tev vēl ir šaubas par to, kā pareizi darīt, kādus līdzekļus izvēlēties, cik bieži lietot vai kādā secībā,
tad es iesaku aiziet tomēr pie kosmetologa vai dermatologa uz konsultāciju un saņemt ieteikumus tieši personiski tev. Vai arī, ja tiešām negribās to darīt vai nav tādas iespējas, tad ir kosmētikas zīmols, varbūt kāds, kuram tu uzticies, un tad palasīt to informāciju, ko viņi publicē savā mājaslapā, savā blogā. Arī es savā Vegan Fox kosmētikas lapā publicēju regulāri ieteikumus un padomus, kā rīkoties dažādās situācijās, kā ikdienā par sevi parūpēties, kā kopt tādu atbilstošu gadalaikiem un dažādām ādas problēmām. Tas tev dos pārliecību par to, ka tu dari pareizi. Un es uzskatu, ka Latvijā ir pietiekami daudz labi un kvalitatīvi kosmētikas zīmoli, kas šo informāciju sniedz un dalās ar to, jo tomēr mēs esam ieinteresēti par to, lai mūsu klienti ir zinoši un lai viņiem ir vairāk informācijas un izpratne par to, kā darīt visu pareizi. Es ceru, ka no šīs sarunas tu paņemsi to, ka ādas kopšanā labāk ir ievērot mērenību, ka nedrīkst slinkot un nedrīkst pārspīlēt, un novēlu tev arī atrast savu uzticamo informācijas avotu. Piesakojiet šim podkāstam Apple Podcasts, Spotify un YouTube platformās, un tiekamies jau nākamajā raidījumā.